Sveiciens visiem no Kurzemes. Jaunā vienotība ir nostājusies ar savu rīcību pret Latvijas valsts uzņēmējiem, lauksaimniekiem un iedzīvotājiem. Un šodien es jums gribu nedaudz minēt arī faktus, lai nebūtu tā, kad runājam, kad pasaules naftas cenas iet debesīs un valsts neko nespēja izdarīt. Un šodien man viens labs draugs ir atsūtījis, kāda ir valdības rīcība Spānijā, milzīga valsts, kas spēj ātri reaģēt, bet būtu jābūt pilnīgi pretēji, kad Latvijas valsts valdība spēj reaģēt ātrāk, jo mēs kā valsts esam daudz mazāk. Kā redzēt šeit pievienotajā bildē, ir skaidri parādīt, kāda ir cena Spānijā. Tā ir krietni zem 2 eiro, un viņi spēj noregulēt šo cenu. Un varbūt es pastāstīšu par faktiem, ko Spānijas valdība ir darījusi, lai palīdzētu saviem iedzīvotājiem. Pirmkārt, viņi ir ne tikai samazinājuši akcijas cenu degvielai, bet viņi ir arī samazinājuši PVN degvielai uz 10%, elektroenerģijai, kur arī viņiem ir kāpuši cena pateicoties naftas cenu kāpumam. Viņi ir samazinājuši elektroenerģijas cenu par 60%. PVN likmi elektroenerģijai viņi arī ir samazinājuši par 10%, tad viņiem ir 10%. Gāzes cena viņiem vispār valstī ir iesaldēta, granulai un malkai. Viņiem PVN likme ir 10% noteikti, un pats būtiskākais, ko viņi uzreiz ir darījuši tieši lauksaimniecības nozarē, viņi ir izveidojuši atbalstu, lai lauksaimnieki varētu nopirkt šo degvielu, un pats svarīgākais viens no komponentiem ir minerāli mēsli, kuri viņi subsidē, lai lauksaimniekiem šis cenu kāpums neietekmētu gala cenu. Ļoti interesanti, varbūt viens no maniem pieņēmumiem ir tas, ka varbūt šādi jaunā vienotība atkal domā izmaksāt šīs prēmijas, iekasējot šos nodokļus no mums lauksaimniekiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, jo, kā mēs ļoti labi atceramies, pagājušajā gadā valdība ļoti dāsni prēmēja šos ierēģņus, un, protams, pirms vēlēšanām varbūt tas notiks atkal. Tāpēc es esmu ļoti priecīgs par cilvēkiem, kas man atsūta, kā citur pasaulē valdības rīkojās. Šī, man liekas, nedarīšana tikai paildzinās cilvēku neapmierinātību un iedzīs daudzus uzņēmējus tādā dziļākā bedrē. Tā kā domājiet līdzi, apskatieties, es šeit aprakstā pievienošu, ko ir izdarījusi Spānija. Apakšā komentārā tas būs. Varat arī šos visus faktus pārbaudīt, pievienošu šo bildi par degvielas cenām. Lai jums visiem jauks brīvdienas!